Mēs šodien šeit esam atnākuši tik lielā skaitā, lai protestētu pret dzīvnieku izmantošanu cirkos, kas visā pasaulē ir atzīta par ļoti cietsirdīgu izklaižu nozari. Šo gadījumu aktualizēja viesmākslinieki no Šveices, dalība Rīgas cirkā ar ziloņiem, ka šis mākslinieks iepriekš ticis pieķerts cietsirdīgā attieksmē pret dzīvniekiem, un tas ļauj Latvijas sabiedrībā pacelt jautājumu par dzīvnieku izmantošanu cirkos vispār. Mūs šokēja Rīgas cirka reakcija, kas nolēma šos pierādījumus un faktus pilnībā ignorēt un nekādi nereaģēt uz iesniegto informāciju. Tāpat arī mūs neapmierina pārtikas un veterinārā dienesta slēdziens, ka šeit viss ir kārtībā. Mūsuprāt, tā ir likuma birokrātiska interpretācija, kas nāk par sliktu dzīvniekiem. Un tāpēc mēs šeit lielā skaitā paužam savu nostāju, ka Latvijā dzīvnieku cirkam nav jāpastāv. Visvairāk no dresētāju vardarbības cieš lieli un potenciāli bīstami dzīvnieki. Viņu pakļaušanās tiek panākta ar sāpēm un sodīšanu nepaklausības gadījumā. Zinātniskie pētījumi liecina, ka pat cirks ar vislabākajiem nodomiem nevar nodrošināt tādu vidi, kas atbilstu savvaļas dzīvnieku labklājības pamatvajadzībām. Dzīvnieki visu mūžu pavada šaurās telpās, viņiem nav iespējas brīvi kustēties un īstenot savu dabisko uzvedību, taču tas viss ietekmē dzīvnieku fizisko un psihisko veselību. Cirka aizklausēs vērojamā dzīvnieku stereotipiskā uzvedība liecina, ka viņi šajā vidē cieš. Nekāda savvaļas dzīvnieku eksploatācija cirkā. Jebkurā gadījumā, kā viņiem piespiež otrs jautājums to darīt, un pat tas nav svarīgi, kā viņus piespiež, tā jebkurā gadījumā dzīvnieku eksploatācijas cilvēku labā, lai iegūtu naudu. Pasaulē jau visur dzīvnieku eksploatācija notiek, bet kāpēc mēs esam savā Rīgā, Latvijā, un mums katram savā vietā pret to jācīnās. Tā kā nekādas problēmas. Mēs darām savu darbu. Viņiem ir kaut kā, vai es saku, vai tas ir sirdsapziņas darbs, vai tas ir algotas darbs, tā ir viņa problēma. Saskaņojuši viņi ir, viņiem ir brīvā valstī. Ko grib par to runāt? Kopš 1990. gada ir bijuši vairāk nekā 123 cirka lauku uzbrukumi cilvēkiem. Pamatot problēmām, kaut jaunā konflikts vērtējumu pastāv 8. gadā Interlānas zinātnieks sadarbībā ar